komunikācijas zinātņu doktore, grāmatas autore, uzņēmēja un lektore Olga Kazaka. Jā, pasākums nav lēts žanrs, bet tā ir investīcija. Varbūt tas skanēs kontraintuitīvi, bet kaut kas ne līdz galam novērtēts ir mūsu pašu šī kastīte. Tad, kad mēs provocējam, tad mums ir jāsaprot, ka kaut kas var aiziet ne tā, kā pat kontrolēt provokāciju, tik un tā var aiziet ne tajā virzienā, kā mēs to sagaidām. Bet tas ir veids, kā piesaistīt uzmanību. Pasākums, manuprāt, ir viens no tādiem tiešām atslēga elementiem, kurš jums palīdz to visu beigās tā salīmēt īstajā brīdī, atrast īstos vārdus, kurus pateikt pareizākam cilvēkam. Sveika, Olga! Sveiks, Ilma! Prieks tevi redzēt! Apasēji! Man uzreiz pirmais jautājums. Kas ir tava ikdiena tavā profesionālajā darbībā? Ļoti interesants jautājums, jo, ja tu man to jautājumu uzdotu pirms gadiem 10, tad es teiktu vadīt projektus, komunicēt ar klientiem, tad kaut kādā brīdī es pārskatīju, kas es esmu savā aģentūrā, savā uzņēmumā, un tad laikam bija tas brīdis, kad es no profesionāles pārdzimu par vadītāju. Un šobrīd es kā savas aģentūras vadītāja, drīzāk esmu tā publiskā seja. Tad, kur es dodos uz podkastiem, intervijām, runām, uzstājos visur, kur. Daudz domāju par mūsu stratēģiju. Līdz ar to daudz arī analizēju, kas notiek pasaulē, kas notiek jomā, tiekos ar partneriem. Ļoti daudz komunicēju, bet šobrīd vairs ne tiešā veidā ar klientiem, daudz mazāk ar klientiem pamatā klientu vadītāju līmenī, jo es konsultēju viņus par personisko zīmolu, par viņu kaut kādiem līderības komunikācijas aspektiem, bet vairāk tādā strateģiskākā līmenī. Un tad tā diena man arī paiet tādos darbos. Tev arī kā komunikācijas ekspertam pasākumi, kā tāds instruments, protams, mēs kā pasākuma aģentūra, mēs jau to svēti tam ticam, ka pasākumi ir nākotnes komunikācija, jo tur cilvēks ir klātesošs, viņš satausta, sasmaržo, sagaršo, dzird un redz ar tādu visaptvarošu pieredzi. Un kā tu skaties pasākumu kā nākotnes komunikācijas rīks? Jā vai nē? Absolūti jā. Es par to daudz esmu domājusi, un nevelti mēs arī mūsu aģentūras kampaņās, jo nopietnāka, svarīgāka kampaņa un jo vairāk mēs vēlamies, lai vēstījums paliek prātā, lai cilvēkiem paliek ar to kaut kādas emocijas un atmiņas, jo lielāka varbūtība, ka mēs tur iekļausim arī pasākumu elementu. Pasākums ir tiešām tāds emociju atmiņu ģenerators. Nevelti saka, man ļoti patika, nesen dzirdēju tādu frāzi, ka, ja tu vēlies baudu pārvērst par prieku, tad pievienot tur cilvēkus un kopīgas atmiņas. Vai tik šī nav pasākuma formula? Un es tiešām uzskatu, ka tā ir nākotnes komunikācija. Man liekas, mums tur ļoti labi parādīja pandēmija, kad mēs visi teicām, ka tagad viss skaidrs, mēs tagad visi varēsim sēdēt savos divānos un baudīt jebkuru koncertu, jebkuru konferenci, jebkuru darba notikumu, viss skaidrs. Un kas notiek? Un cilvēki joprojām grib iet un baudīt dzīvajā šo koncertu, viņi joprojām grib iet un baudīt arī konferences, jo tur notiek tā ķīmija, tur notiek arī tā tīklošanās un arī darba pasākums. Mēs gribam baudīt, tomēr nesēžot mājās. Un vēl, man liekas, ir ļoti interesanti un tā negaidīti ir tas, ka ļoti daudzi publisko notikumu pasākumu žanri patiesībā ir ļoti intīmi. Jo, piemēram, tad, kad kāds eksperts uzstājas kādā lielā konferencē, it kā viņš runā ar visiem tiem 500 cilvēkiem, bet patiesībā viņam notiek ļoti intīma saruna 1 pret 1, 500 reizes 1 pret 1. Un tas ir ļoti spēcīgi, es uzskatu, tāpēc es domāju, ka
Jā, pasākums nav lēts žanrs, bet tā ir investīcija. Investīcija ļoti labs atslēgvārds. Bet es pilnīgi tā skatos uz pasākumiem. Jā. Jā, jo arī tie pasākumi formāti, arī, kas mums ir pieredzē, ko mēs arī ikdienā darām, tā arī sanāk, arī tās pašas konferences, team buildingi, balles, tā ir tāda kārtīga investīcija. Jā. Gan darba devēja tēla veidošanā, gan kultūras veidošanā, zīmola aktivizācija arī vispār ir viens ļoti liels un plašs spektrs, jo to arī ļoti daudz arī sapratuši. Jā. Atspirdzinošo dzērienu, piemēram, arī uzņēmumi. Jums ir foršs vasaras festivāls, mēs tur iesim iekšā. Jums būs foršas emocijas, mēs gribam, lai mēs asociējamies tām foršām emocijām. Un tā pasākums arī iedod to atsevišķo dimensiju, ka reku jums ir forša emocija, mēs iedosim savu garšu jums. Jā. Un katru reizi, kad jūs viņu gribēsiet, jūs viņu varat paņemt no saulētas skatu. Jā, tieši tā. Jā. Noenkurot tās asociācijas. Jā, un mums tās nozares ir savā ziņā diezgan līdzīgas. Komunikācija, pasākuma producēšana. Un pasākuma producēšanā ir ļoti, ļoti bieži ideja ģenerēšana. Jā. Es zinu arī, ka tu esi kā lektors tieši arī šādām ideja ģenerēšanas taktikām. Esmu apmeklējis, paldies. Ļoti interesanti arī. Un, forši arī papildināt, varbūt arī pastāstīt par tām idejas ģenerēšanas tehnikām, ko ikdienā varbūt jūs aģentūrā izmantojat. Varbūt, pa katru sīkāk var. Vispār es teikšu tā, ka man ideja ģenerēšana ir kā elpošana. Tas laikam ir tāds personības kaut kāds tāda specifika, es esmu tā formatēta. Un es jūtos patiesi dzīva, tad, kad man rodas idejas un tās tiek realizētas. Abi momenti ir svarīgi. Gan kā nāk idejas, gan kā es redzu to realizāciju. Labi, viņas nāk pārāk daudz, lai es visas varētu realizēt. Bet kaut kādā brīdī es darbojos ar to ideju ģenerēšanu tā intuitīvi, vienkārši viss pats par sevi nāk, tad kaut kas no tā izaug, bet, protams, es kā zinātnes doktore, es gribēju to sistematizēt. Un es saprotu, ka ir arī metodas, protams, es arī atkal vācu, ko dara kopumā profesionālās aģentūras, radošās aģentūras. Mēs arī šīs visas metodas arī izmantojam mūsu darbā. Un elementārākais, ko es domāju, visi izmanto, ne visi gan to dara pareizi, manuprāt, ir brainstormings. Un tas ir, tā ir tāda bāze, kad mēs sanākam kopā un mēs risinām. Lai tas notiktu labi, mums ir svarīgi pirmām kārtām iebrīfot labi komandu, jo lielākā kļūda, ko es esmu redzējusi, kad viss ir sanāk, vesels, milzīgs resurss, vairāk cilvēku, kuri varētu šajā laikā darīt kaut kā cits darbs, viņi sanāk kopā un tad tikai mēģina saprast, ko mums vajag atrisināt, ko mums vajag izdomāt un tā tālāk. Tiek iztērēts laiks un, ja cilvēkam neiedot iepriekš uzdevumu, to arī nedabūsi labāko ideju. Tad, protams, tās zelta likums nekritizēt tajā brīdī, kad tiek izteikta ideja. Un dažreiz mēs pat izmantojam vēl tādu pastiprinošu metodiku, ka mēs sakam, un tagad metam kaut kādas absolūti absurdās idejas. Jo absurdāk, jo labāk. Mēs tieši tā izdomājām kampaņu Nomaksāt, kur mums reperi dziedāja par to, kāpēc ir jāmaksā nodokļi. Mēs uzvarējām ar šo ideju, dabujām visas iespējamās balvas, un tieši tā bija arī radusies, ka mēs vienkārši pateicām, un tagad domājam, kaut ko absolūti nereāli, kas būtu super absurdi tā darīt. Tā ir tāda klasika, es teiktu. Un, starp citu, vēl, kas ir ļoti būtiski, vienmēr pēc tam, kad jūs esat iesaistījuši savus kādus kolēģus brainstormingā, izstāstīt viņam, kā attīstījās stāsts. Jo mums visiem ir ļoti svarīgi redzēt savu darbu rezultātus, kā tas ir attīstījies. Tas ir viens klasiskais. Tad vēl man, piemēram, ļoti tuva ir dizaina domāšana, kad mēs pieejam jebkurā dizains šajā jautājumā ir tāds plašāks jēdziens kaut kādu jaunu apstākļu radīšanas, teiksim tā, jēdziens. Jo mēs pieejam jautājumu risināšanai no viedokļa, kādas šobrīd
pašreizējā situācijā, pašreizējā pieejā ir nepilnības, neērtības, varbūt mūsu, piemēram, pasākumu paņemsim, varbūt mūsu viesi, kad atnāk, viņiem grūti tikt skaidrībā, kur viņiem nolikt savas apģērbu, piemēram, virsdrēbes. Varbūt viņiem nav skaidrs, kā atrast, kurās telpās tālāk doties un tā tālāk. Un tad mēs domājam no auditorijas perspektīvas, kā mums būtu vispareizāk atrisināt. Mēs faktiski iekāpjam viņu kurpēs. Un no šī aspekta mēs ļoti daudz, mēs jebkurus apstākļus varam mainīt ar to dizaina domāšanas pieeju. Tad vēl man ļoti patīk nudge pieeja, kas ir tāda. Es vēl neesmu atradusi veiksmīgu latviskojumu šim stāstam, tādu pabākstīšanas, piebākstīšanas. Tāpēc es viņu saucu par nudge. Tas skan smalkāk. Bet šeit tā ideja ir tāda, ka mēs pat varam īsti nekomunicēt, bet radīt tos apstākļus tā, lai cilvēkam būtu acim redzami ērtāk rīkoties tā, kā mēs no viņa sagaidām. Un to arī ļoti bieži izmanto ne tikai pasākumos, arī tādās pārliecināšanas kampaņās. Piemēram, tad, kad jūs esat bērnu slimnīcā, es domāju, mēs visi, kas ir vecāki, kaut reizi esam pabijuši. Un tad, kad jums saka, tagad dodaties pa tām sarkanām kājiņām, un tas jūs aizvedīs tur un tur. Klasiskais nudge. Jums nevajag mācēt nolasīt kaut kādus tekstus, kas tiek teikts pa labi vai pa kreisi, vai kabinetu numurus. Jūs varat būt vienkārši bērns, kas atpazīst sarkanās kājiņas, un jūs atnāksiet tur, kur jums vajag. Un tas ir klasiskais tāds nudge piemērs. Vai, piemēram, Briti cīnījās ar to, ka cilvēki smēķēja un tad izmeta tās cigaretes atliekas visur, kur. Un viņi taisīja tādas urnas, kur varēja balsot, kurš ir labāks futbolists. Un tad tur bija tie leģendārie divi. Un tad cilvēki nevis vienkārši izmeta, bet viņi jau, tas bija vēstījums, tas, ko viņi darīja. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tur nedaudz ir patiesībā gan dizaina domāšana iekšā, gan nedaudz arī spēļošanas elementi. Bet tā ir tāda pieeja, kad mēs padomājam, kā mēs varam transformēt vidi, lai cilvēkiem būtu vieglāk, patīkamāk un iespējams pat jautrāk darīt to, ko mēs no viņiem sagaidām. Un man šī pieeja ļoti patīk ar to, ka tā noņem tādu moralizēšanu. Jo manā jomā komunikācijā mēs ļoti mēdzam pārspīlēt ar moralizēšanu, ir tīpaši sociālajās kampaņās. Un tā kā mēs darbojamies daudz tieši arī ar sociālām kampaņām, tad mēs mēģinam to moralizēšanas grādu noņemt. Tad vēl vienu nosaukšu. Man arī ļoti patīk. Es patiesībā sākumā ieraudzīju to darbībā, un tad uzzināju, kā to akadēmiski skaidro. Gundegas Skudriņas performances, tur, kur mēs aizējam kaut kādā neparastā vidē, un tad mēs apēdam, krāsas no tūbiņas, mēs izdzeram kaut ko, kas ir pilnīgi citā, varbūt tādā tekstūrā nekā parasti, un redzam, ka ir tādas pieredzes, kas ir ļoti netipiskas. Un tad, lai šādu uzdevumu vajadzētu atrisināt, mums vajag jau ne tikai tur parastos ēdinātājus, bet mums ļoti bieži vajag piesaistīt arī kaut kādus tehnologus, kaut kādus ķīmiķus, kaut kādus vēl ekspertus no citām jomām. Un tad, kā darbojas piramīdas metode? Ka mēs izdomājam ideju, un tad mēs skatāmies, kurš mūsu jomā varētu to realizēt. Un tad mēs ejam pie labākā eksperta šajā jomā. Šīs eksperts iedod mums visu savu kompetenci, kuru var, un tad mēs saprotam, ka mums ar šīs jomas kompetenci pietrūkst, jau nepietiek. Un tad mēs saprotam tā, šeit mums bija ēdinātājs, piemēram, bet mums vajag ķīmiķi, kurš tur varētu jau tur kaut kādu nano virtuvi mums palīdzēt uztaisīt. Tad mēs ejam citā jomā, kur mēs saprotam tā, šeit meklējam super ķīmiķi, kurš ir darbojies ar ēdieniem. Un tad mēs šeit meklējam atkal
lieliskāko, fantastiskāko ar augstāku ekspertīzi. Tad mēs vienā brīdī saprotam, labi, šeit mums viss notiek, bet tad mums vēl vajag tur tehnologu, piemēram, pārtikas tehnologu. Tad mēs atkal ejam, un tad jūs nojaušat, kas notiek tālāk. Un tā mums, kā jūs redzat, es ar roku zīmēju tādas kā piramīdas. Un es, kad vienā pasākumā arī Gundigu satiku, es viņai saku, Gundiga, vai tu zini, ka tu patiesībā izmanto piramīdu metodu? Viņa bija ļoti izbrīnīta. Bet šis ir tās veids, un patiesībā mēs daudz tās lietas darām intuitīvi. Un vienkārši tad, kad mēs sākam izzināt, kādas tās metodas ir un kā tas strādā, mēs varam varbūt arī to intuitīvo pieeju vēl bagātināt un pilnveidot. Tāpēc es arī tā labprāt ar lielu prieku arī dalos, kādas ir tās pieejas, kuras kopumā gan mēs izmantojam aģentūrā, gan kopumā radošajā industrijā, kā rodas tās idejas. Jo dažreiz mums viņas vajag arī radīt tā pēc pasūtījuma. Jā, tā piramīda, ko tikko arī minēji, tā ir tiešām pasākumos ir ļoti, ļoti izplatīta, jo pasākumu koncepti tiešām tik daudz un dažādi. Un, protams, vienmēr jāpiesaistas eksperts kādā citā laukā. Arhitekti, pārtiks tehnologi, drošības eksperti, un tas ir tiešām tāda iemīta taciņa, kā saka, un uztrenēt. Bet no šīm, ko minēji, ģenerēšanas metodēm, ko visbiežāk izmanto varbūt tā ikdienā? Laikam, ja tā pavisam paskatīties uz mūsu aģentūras ikdienu, brainstormingi laikam tas klasiskākais, bet atkal to brainstormingu jau ietveros. Mēs patiesībā tālāk izmantojam gan to dizaina domāšanu, gan to nāči. Man nāči tiešām ļoti, ļoti patīk, jo man liekas, tas ir tāds veids, kā arī sev to uzdevumu padarīt par tādu intelektuālāku, ja vēlaties. Un tad mēs tiešām jau radam to miedarbību ar mūsu auditoriju pilnīgi citā līmenī. Jā, par brainstormingu tu minēji, kad ir tās pirmās sliktās, nepareizās idejas tikai. Tur tiešām dažreiz var kaut kas ļoti labi izšaut, un tas ir tiešām tāds, mēs izskalojam visu no sevis, nometam lejā, un tad mēs laikam atbrīvojam pat arī tā kā, drošāk jūtamies, un ne tajā brainstormā pēc tā. Absolūti. Vispār ir likums, aģentūrās pirmās 3 idejas tiek atmestas. Jo tas ir tas, kas atnāks prātā jebkuram. Tas ir pirmās asociācijas visumam, tā teikt, jebkuram cilvēkam. Pirmās asociācijas vispār visiem vienāk. Un ja mēs tomēr esam profesionāļi, kas grib kaut ko vairāk iedot, jo galu galā, kas ir emocija? Mēs dāvinam emocijas. Emocijas ir rezultāts mīnus gaidas. Un ja rezultāts ir lielāks par gaidām, tad mums ir viens liels fantastisks pasākums, kurā mēs piedzīvojam superīgākās emocijas. Un, protams, ar tādām acīm redzamām, sagaidāmām idejām, mēs visticamāk, mēs varam dabūt nulles emocijas, tā teikt. Gaidas ir līdzvērtīgs rezultātam, vai ne, ko gaidījām, to saņēmām. Bet tad, ja mēs vēlamies tomēr kaut ko vairāk, mēs jau vēlamies kaut ko vairāk, tad mēs domājam tālāk. Un tad mums arī patīk, palīdz arī tie kaut kādi līdzekļi. Dažreiz vienkārši vajag iesildīties. Mēs mēdzam, tur ir kaut kāds priekšmets, pavisam banāls, varbūt sadzīvisks. Un mēs sakam, davai, tagad 100 veidi, kā to izmantot. Sākumā iet viegli, bet mēs vienkārši metam tās idejas, un atkal atverās jau kaut kāds pilnīgi tāds cits skatījums uz šo priekšmetu, uz to, kā vispār var priekšmetus izmantot, kā vispār uz lietām var skatīties. Un tas arī ir tāds ļoti labs veids, kā jūs varat varbūt atkal pirms jūs pārējat pie tā galvenā jautājuma, arī iesildīt arī prātu, jo mēs pirms sporta iesildam muskuļus. Prātu arī vajag. Jā, tad tā nākamās 2 tās tehnikas bija tas, ka tā kā iekāpjam apmeklētāju kurpēs un mēģinām tā kā caur apmeklētāju pieredzi, varbūt tiešām kaut kam iziet cauri. Jā, tas ir mums blakus kabinetā uz sienas arī ir viens tāds citāts. Ja tev kaut kas ir tā, ka jāizskaidro klientam, tas nav pārāk labs. Jā, bet šis ir ļoti svarīgs. Tā ir ļoti svarīga doma, manuprāt. Tad, kad mēs apspriežam kaut kādas idejas, vienmēr to nevar viltot. Tu zini, šis ir talantīgi vai ģeniāli,
arī tā mēdz būt, un šis nav. Un jā, tu vari nopamatot, ka šis ir pareizi, viss var būt pareizi, kāpēc grāmatas, bet nav. Un man liekas, tas ir jāklausa kaut kādā arī savā intuīcijā, arī klienta intuīcijā, un jāatver, jo tīri formāli viss var būt pareizi, bet mēs darbojamies ar tām sajūtām, un tad uz tām sajūtām arī ir jāpieļaujās jau ideju līmenī. Es nezinu, vai tā ir urbānā leģenda, bet it kā bija tāds teiciens, ka iPhone'iem pirmajiem nebija instrukcija. Kad tu ieslēdzi, tu uzreiz zināji, tev viss ir rakstīts, tu vienkārši spēj tālāk, un tev pat nevajag instrukciju. Tas laikam ir tas user experience saucamais, uz ko vajadzētu tēmēt. Pat ja tā ir izdomāta, tad tas ir signature story tā sauktā, ko speciāli izdomā, lai pastāstītu par fundamentālām vērtībām, un tas mums ļoti daudz ko pasaka, vai ne, uzreiz par Apple pieeju. Jā. Ļoti pareizi. Tā arī ir jābūt. Un tur ir iekšā patiesībā arī ļoti daudz no nāču, es teiktu. Jā, vēl arī, principā, ir arī tas teiciens, ja tu uzraksti grāmatu, kuru tu gribētu izlasīt. Jā. Un tad ar šīm pieejām uztaisi pasākumu, kādu tu gribētu apmeklēt. Jā, 100%. Un tas ir, tāds, ka dažreiz nenāk varbūt viens tā. Man patīk tas un tas, es gribētu, lai man atnāk šāds ielūgums, mani sagaida tā, un tam līdzīgi izspēlē. Tur gan ir sava bīstamā nianse, jo es to saucu par tramvaja efektu, kad dažreiz, piemēram, mēs runājam ar klientiem, ka, jums vajadzētu reklamēties tramvajos. Un klients man saka, bet es nekad nebraucu ar tramvajiem. Kurš tad brauc ar tramvajiem? Nevajag mums reklamēties. Bet tieši viņa auditorija braukā ar tramvajiem, pārvietojas. Un tur ir vienmēr tāds, tas orientēties uz to, kas man patiktu, vai orientēties uz to, kas auditorijai patiktu. Es teiktu, ka tur ir jābūt tādam veselīgam balansam, jo tas orientācija uz sevi nav slikta, tāpēc, kā atkal mēs jūtam, kas ir īstais un tā tālāk, un mums ir arī diezgan laba tāda jau bagāža, mēs esam daudz ko redzējuši, piedzīvojuši. Bet, protams, tur var būt subjektīvi kaut kādi momenti. Ja tas pats domātājs ir mērķa auditorija, tad var sajiet. Jā. Bet iespējams, piemēram, man ļoti patīk smalki pasākumi, džēs, sportsalons un tā tālāk. Diez vai visām auditorijām, kuriem es taisīšu pasākumus, būs tāda pašas intereses, un viņiem tas pats visi arī patiktu. Tā kā man ir jāspēj arī izkāpt no savām kurpītēm un iekāpt tajās kurpēs, kā labā es šobrīd strādāju. Jā, ir arī mums, protams, tā ikdiena, jums, kad ir jāģenerē idejas uz pasūtījumu. Jā. Kā, varbūt tā vietējumi, kā tikt tam pāri, ja varbūt ir tā baterija bišķīt nosēdusies vai kā, jo uz iedvesmu motivāciju daudz ko var izdarīt, bet tiklīdz mums nav tā sistēma, kā mēs ikdienā varam darīt visu non-stopā, tad mums vajag, kā saka, atbalstīties uz kaut ko, kas varbūt ir tavs ieteikums tev ikdienas sistēmai, kurai vajadzētu būt, lai pat arī tad, ja ir tas garstāvoklis ne tāds kāds, bet lai rezultāts būtu. Galu galā mēs esam profesionāļi. Un, ja mēs tikai balstītos uz tās mūzes, kura, kad grib, tad atnāk, tad es teiktu, mēs būtu tikai tādi brīvmākslinieki, bet mēs tomēr esam profesionāļi. Un man liekas, ir jāsaprot, kā vispār mums atnāk idejas. Un ir tādi 4 ļoti būtiski posmi, kuriem iziet jebkura tā jaunā ideja. Pirmais ir tās idejas, vai drīzāk uzdevuma formulēšana. Kad mēs jau nodefinējam, man vajag izdomāt ideju tam un tam koncepts kaut kādam pasākumam. Tam seko otrā inkubācijas stadija. Un inkubācijas stadija nozīmē to, ka mēs noliekam patiesībā to ideju malā, zemapziņā, un tā tur padzīvo. Un tas ir ārkārtīgi būtisks posms, kuram vajag laiku. Tāpēc, kāpēc es arī teicu pirms brainstorminga, vajag iebrīfot komandu laicīgi, jo tad mēs ļaujam inkubācijai notikt tā ideja. Cilvēki vienkārši neapzināti kaut kā par to padomā, padzīvo ar to ideju. Nākamais, 3. ir jau insights, kad mums atnāk jau kaut kāda ideja,
Un ir ļoti svarīgs, protams, arī 4. verifikācija, kad mēs domājam tā, vispār normāli cilvēki izdomā tādas idejas, tas tā ar dzīvi ir savienojumi vai nav savienojumi. Varbūt budžetu jautājums, vai vispār tas ir racionāli kaut ko tādu realizēt. Un kā jūs redzat, no tiem 3 punktiem, tieši 2, kad ir tā inkubācija, viņam iespējams vajag visvairāk laika. Jo tālāk strādā klasiskais, kā viņu sauc, gulta, autobus, duša. Tas princips, kad mums atnāk idejas visbiežāk. Tieši kaut kādos šādos apstākļos, kad mēs neesam ne ar ko aizņemti, mēs vienkārši kaut ko mehāniski daram vai pārvietojamies, un tad atnāk. Viņi jau neatnāk vienkārši tāpat. Viņi no inkubācijas režīma atnāk insight režīmā, bet mums vajag viņu sākumā tur iestādīt un ļaut padzīvot. Tāpēc, protams, tad, kad tas ir iespējams, mēs visi atkal esam profesionāļi, mēs zinām, ka aģentūrās ļoti bieži atnāk ar tekstu vakar, viss jau ir piededzis, pasākums principā ir rīt, labi parīt. Un tad mums ir jādarbojas tā, bet tad, kad mēs varam atļauties, tad mēs dodam laiku, tā idejai vienkārši nobriest visās 4 stadijās, bet, ja laika nav, arī tas gadās, tad es teiktu, ka ļoti palīdz tiešām tā pieredze, uzkrātā bagāža, kad mēs sekojam līdzi, mēs skatāmies. Es esmu ļoti pateicīga pasākumu apmeklētāja. Nav svarīgi, kas to rīko, kaut mani lielākie konkurenti, jo man ir liels prieks visu laiku pamanīt kaut kāds interesants atradums, interesanta ideja, un tad mēs visu laiku veidojam savu kolekciju, tādu ideju kolekciju. Un tad kaut kādā brīdī tas arī izšauj. Es arī regulāri pierakstu kaut kādas labas idejas. Es pat zinu, ka tagad man nav kur to izmantot, bet pienāks laiks, kad es to izmantošu, bet galvenais to pierakstīt, jo daudz kas atkal atnāk un aiziet. Jā, par to inkubāciju es nezināju, ka viņi tā sauc, bet es tiešām ļoti labi to esmu. Es viņu kaut kā savā, varbūt ikdienā un komandā, mēs viņu saucam tagad par radaru. Reku, mums ir tāds un tāds izaicinājums. Liekam radarā, kā saka, šīs idejas mēs tveram, mums vajag tādu risinājumu, kas dara. Un tad aizej mājās, uzliec Netflix. Vienkārši izcils piemērs bija Black Mirror epizodes, un bija tās iznācis viens tāds tā kā side stories viņam, kad ir interaktīvā filma. Un es tāds, šito var pasākumā. Jā, un tad iedomājies, tev tagad scenārijs iet, ņēmē telefonus, ko es gribētu tālāk darīt. Jā. Viss. Jā. Tā. Jā, atnāca vienkārši aizgāja mājās, Netflix ieslēdz. Tā. Un tiešām, un tas ir tas pats, kas apmēram tā, es gribu tur, nezinu, baltu Mercedes, un es viņus pēc tam visu redzēšu. Tas ir tas radars apmēram. Absolūti. Ko tu tur ir tā, kad vaļā, un tad tās idejas nāk. Un, man liekas, arī Stevam Jobsam bija tas slavenais teicies, ka tu vari savienot tikai punktiņus, atskatoties uz atpakaļ. Un tad tā inkubācija laikam tāda arī ir. Tu tā kā zini, un tad patiesi pieredzē man bija šits. Tāpēc man bija tās pieredzes šādas un tādas. Jā. Vēl kas varbūt ir arī kaut kādas, es zinu, ir tik daudz to ideju ģenerēšanas metožu, un varbūt ir kaut kā tāda, ko nenovērtēt, ko varbūt cilvēki tā kā neizmanto, varbūt pārāk zemu novērtāta, vai kaut kas jauns nesen ir atklāts no tām tehnikām? Man liekas, kad mēs runājam par kaut ko jaunu, man uzreiz, protams, pirmais nāk prātā mākslīgais intelekts. Un šī laikam ir tāds liels jautājums, kā mums to pareizi izmantot tieši šajā sakarā, jo es redzu gan praksē, gan arī tagad gatavojoties tendenču tam semināram, ko es vadīju, es ļoti daudz lasīju par kādas vispār šobrīd ir tendences nozarē. Un tas, ko es redzu, ļoti kā tāda sarkanā lente iet visam cauri, ka no vienas puses mākslīgais intelekts ir lieliska iespēja. No otras puses tas, kā šobrīd masveidā to izmanto, piemēram, komunikācijas nozarē, beigās rezultējas ar to, ka ir
daudz vienāda satura, vienādā stilistikā, vienādā tone of voice, kas to vāja zīmola komunikāciju padara redzamāku patiesībā. Nestiprina, bet padara vienkārši acīm redzamāku, ka tur nav kaut kāda pozicionējuma, tur nav kaut kāda sava rakstura. Un es, diemžēl, redzu, ka arī tad, kad domā kaut kādas idejas, pa daudz paļaujās vai nepareizi promptē to mākslīgo intelektu vai ne. Un tad arī tās idejas ir tādas, varbūt zaudē kaut kādu to savu dziļumu. Un es teiktu, ka varbūt tas skanēs kontraintuitīvi, bet kaut kas ne līdz galam novērtēts ir mūsu pašu šī kastīte, kad varbūt ir vērts kaut kādām tehniskākām lietām piesaistīt šo tehnisko asistentu, bet nebaidīties izmantot arī savu radošo potenciālu. Īpaši, ja jūs esat nozarē jau sen un jūs redzat, kā tas lietas strādā. Es laikam par to, kā mums, tas laikam tāds izaicinājums vispār šobrīd, kā mums izmantojot mākslīgo intelektu, jūs, protams, nebūšu cilvēks no 18. gadsimta, kurš pateiks, ziniet, neizmantojiet, fuj, un, protams, es arī izmantoju, bet kā mums to darīt prātīgi, nezaudējot to savu radošumu, bet gūstot, patiesībā stiprinot to. Un tas, laikam, ir tas lielākais šobrīd izaicinājums, es teiktu, ko likt, kā tādu svarīgu jautājumu sev ikdienā. Mm-hmm. Jā, es vēl nesen arī ar kolēģiem, mums bija kāda prāta vētra saucamā, tad arī it kā ir tas brīvs un tad tā kā ir tas virziens. Un tad divi kolēģi paņems tā kā GPT ātri ierakstīs. Protams, un tās idejas, kur diviem cilvēkiem pretī sēžot, tur jau ļoti līdzīgas, kā abiem sarakstīs. Domā, tagad vēl kādas 5 aģentūras to ierakstīs, viņiem arī būs gandrīz tas Tieši pats. Tā. Tieši un varbūt tur bišķīt pamainās vārdam galotne, un tad tu saproti, šis nestrādā. Tieši tā. Un, jā, tas ir it kā varbūt tāds labs, varbūt dažreiz viņš tev, tas mākslīgais intelekts paver varbūt kaut kādu, iedot tādu saucamo virzienu, varbūt, jā, varam padomāt par šo te tā kā uz priekšu un tam līdzīgi. Bet jā, tas ir tāds ļoti uzmanīgi ar to mākslīgo intelektu. Bet tāpat kā, es teiktu tāpat kā mēs tikko runājam par brainstormingu, pirmās idejas mēs atmetam. Jā. Arī ar mākslīgo intelektu, izmantojiet, bet ejiet dziļāk, ejiet skrupulozāk. Visticamāk, jūs pa vidu sapratīsiet, man izdomāt būtu ātrāk. Bet arī tas ir Es pilnīgi ticu, ka ir iespējams gan apmācīt, gan izmantot to pareizi, bet tas, uz ko es aicinu, tiešām nepaļauties uz to pirmo rezultātu, jo tas ir pat vēl banālāks nekā tās 3 pirmās idejas, kas nāk brainstormingā, es teiktu tā. Jā, pat dažreiz arī brīfos var šādi no klienta redzēt, tas ir mākslīgā intelekta teksts. Jā. Un jā, ļoti bieži, un to tik ļoti var pamanīt. Jā. Un bieži vien arī, pat arī sociālos tīklos, diezgan respektabli konti ieliek, un tu redzi saucamo mākslīgā intelekta šļuru, kas parādās mums tā kā komunikācijā. Jā, bet arī, pieņemsim, ļoti, ļoti labs rīks ir iekš Gemini Nano Banana, ko mēs ļoti labi izmantojam pasākumu vizualizācijās, jo ir tiešām tā... Mums vajag dažreiz tik nesavienojamas idejas ielikt kādā vizualizācijā. Googlē mēs viņus neatradīsim. Tas ir tas, ko es arī gribu pateikt, ka izmantojiet, bet kā profesionāļi. Tāpat kā mēs idejas izdomājam ar šo kastīti, nepaļaujoties uz pirmiem rezultātiem, apstrīdot, domājot vēl dziļāk, domājot vēl nestandartāk. Arī tur tad vajag papromtot tā, lai mums būtu tiešām labs rezultāts. Jā. Jā, par idejām runājot, tavā karjerā, kas tāds pilnīgi trakākās idejas? Minēji par nomaksāšanu to olu dziesmu, ko es arī ļoti labi atceros. Varbūt, ir vēl kādas tādas tiešām kuku idejas, kas tiešām pašai liekas, kā šo vispār realizēja kāds? Es laikam, mums patiesībā
12 reizes mūsu kampaņas atzītas par labākām pasaulē. Mēs esam ieguvuši 12 reizes tādu PR Oskaru, IPRA balva, prestīžākā pasaulē. Un burtiski pirms dažiem mēnešiem mēs ieguvām arī Grand Prix. Tas ir, kad no visiem uzvarētājiem šajā gadā, no visas pasaules, tad viņi izvēlēs vienu kampaņu, kas ir krem de la creme, labākā no labākām. Un tā bija mūsējā. Un 35 gadu laikā, cik eksistē šī balva, tā bija pirmā balva Latvijai, Grand Prix Latvijai. Tad, lūk, arī šeit, piemēram, bija pasākuma elements. Un šī bija Datu valsts inspekcijas kampaņa, kad uzdevums bija līdzīgi kā Olu stāstā, mums uzdevums bija jauniešiem stāstīt par nodokļu nomaksu, tāpēc mēs sapratām, ka neviens bukletiņš viņus nepārliecinās. Reperi, kurus viņi mīl, viņi gan. Tad šeit mums bija arī par jauniešiem jautājums un par viņu datu drošību, par to, ka nevajag savus datus pa labi, pa kreisi, ka tā ir patiesībā vērtība, kuru vajag sargāt. Un arī šeit bija ļoti interesanti. Mēs bijām nākuši pie klienta ar 2 koncepcijām, ka viens būtu online pieredze un otra būtu pasākumu offline pieredze, tāda pop-up pasākumu pieredze. Un viņi bija gana viedi, lai saprastu, ka pasākumu pieredze strādās daudz labāk, daudz efektīvāk. Protams, mēs piefiksējām, lai to tālāk varētu arī sociālajos tīklos izplatīt, kā sociāli eksperimenti un tā tālāk, bet tiem cilvēkiem, kas tur bija iesaistīti, tas bija pilnīgi cits līmenis, nekā tas ar tevi notiktu online. Un kas tas bija? Tas bija tāds pop-up veikaliņš, kurā cilvēki, kas bija izvietots dažādos tirdzniecības centros, Latvijā, un tad cilvēki, pamatā jaunieši, tika aicināti iegūt dažādus gadžetus apmaiņā pret saviem privātiem datiem. Jo vairāk sensitīvākus datus tu iedosi, jo vērtīgāku gadžetu var iegūt. Un tad mēs challengeojām tos jauniešus, un mēs redzējām, ka daudzi no viņiem pat bija gatavi zvanīt vecākiem, lai precizētu kaut kādus datus. Tik ļoti gribējās tos gadžetus iegūt. Protams, viss bija droši, visi dati tika iznīcināti, un viņiem tika arī tālāk skaidrots, ka tā nevajag darīt un kāpēc tā nevajag darīt. Bet šī bija tā pieredze, kur viņi tieši skaidri piedzīvoja, ka tu dažreiz to īstermiņa labumu, gribot iegūt to īstermiņa labumu, tu patiesībā arī zaudē daudz vairāk. Un mums, protams, ir milzīgs prieks, ka arī pasaules līmenī to ideju novērtē. Bet ko es gribēju akcentēt, ka šis arī bija stāsts par pasākumu. Tas vienkārši no pēdējiem, vai tas ir tās lielākais kuku, es nezinu, bet man liekas, bija ļoti, ļoti patīkami, ka tieši to izvēlējās tam Grand Prix. Tad laikam vēl viens tāds strateģiski būtisks pasākums bija tad, kad mēs pirms pāris gadiem nolēmām veidot rebrandingu. Un, manuprāt, rebrandings nav logotipa maiņa. Ja jums vajag tikai piečūnēt logotipu, tad netaisiet rebrandingu. Bet rebrandings ir par tādu ļoti dziļu izpratni, ka mēs iekšēji esam mainījušies, un mēs tiešām to iekšēju transformāciju vēlamies parādīt arī ārēji. Tas nozīmē, tas process ir ļoti lielā mērā par savu pozicionējumu, vērtību pārvērtēšanu, pārskatīšanu. Ļoti daudz tas ir par iekšējo komunikāciju, un tikai tad tas nonāk ārējā vidē. Un tad, kad mēs plānojam, mums gan nosaukums pamainījās, gan logotips pamainījās diezgan. Mēs mainījām mājaslapu, bet tur daudz kas bija tieši par to transformāciju, ko mēs gribējām arī nokomunicēt. Mēs pat biroju nomainījām. Man bija tādas pārdomas ar sevi, ka vispār ziņa par rebrandingu labākā gadījumā interesē vadību. Vēl, ja ir paveicies, varbūt darbiniekus. Tas tā, ja ļoti paveicies. Bet ārēji pasaulē
ja tā godīgi. Un mēs arī redzam ļoti bieži, tikko ir kaut kāds rebrandings lielai organizācijai, nedod Dievs vēl valsts piederīgi, ar valsts kapitāla daļām, tad sākas, ka tikai naudu iztērēta, izmesta un tā tālāk. Un es sapratu, ka man vajag izdomāt kaut kādu konceptu, kas padarīs šo notikumu nozarē redzamu un nozīmīgu. Un tad es izdomāju konceptu, kuru es atnācu sākumā pie biznesa partnera ar to. Viņš teica, nekādā gadījumā. Tad es sapratu, ka jā, mēs jau ejam pareizā virzienā. Un tad mēs ilgi arī to apspriedām ar komandu, jo šeit bija diezgan nopietni reputācijas riski. Un tas ir stāsts par to, ka tad, kad mēs provocējam, tad mums ir jāsaprot, ka kaut kas var aiziet ne tā, kā pat kontrolēt provokāciju, tik un tā var aiziet ne tajā virzienā, kā mēs to sagaidām. Bet tas ir veids, kā piesaistīt uzmanību. Un kā es apsolīju savam biznesa partnerim, reizi 10 gados tāds lietas var izdarīt. Biežāk ne. Un tad bija tā, ka es pat atceros to datumu, tas bija 17. augusts. Mums bija, kā kosmosa kuģi palaižot, pārdomāts viss pa minūtēm. Un pēcpusdienā ap 4:30 es biju publicējusi savos privātajos sociālajos tīklos tādu uzmanību piesaistošu bildi un tekstu, ka ir beigusies AV Olsen partners ēra. Mēs toreiz saucāmies AV Olsen partners, tagad Olsen partners. Un tālāk es stāstu par to, ka paldies visiem, kas bija šajā laikā ar mums, par visiem mūsu sasniegumiem un tā tālāk, bet tagad īstais laiks kaut kam jaunam. Un viss. Un tad, pēc šī paziņojuma visos sociālos tīklos, sākās mana skaļa klusēšana. Es neatbildēju ne komentāros zem šiem ierakstiem, ne uz zvaniem, ne uz messageiem, ko man sūtīja un tā tālāk. Bet tas bija tieši tāpēc, tas bija kā tāds spraukstošās bumbas efekts, jo pirmkārt bija ļoti daudz jautājumu. Man ļoti patika tie varianti, ko cilvēki jau sāka apspriest savā starpā. Mani sūtīja gan politikā, gan citā nozarē, gan dzemdēt, gan to, ko tik ne. Un nākamajā rītā, pašā rītā grumā, mums nomainās mājaslapa. Es satiekos ar mūsu biroja pārvaldnieku. Mēs kopā ar viņu piestiprinām mūsu jaunu logotipu pie ieejas. Mēs noziņojam visos komunikācijas kanālos to, ka AV Olsen ēra ir beigusies, bet ir sākusies Olsen partners ēra. Un kāpēc es šo stāstu? Lai šis nebūtu tāds mazumiņa tāds, tikai rebrandings vai ne tāda piegarša, un lai šī ziņa no mūsu ziņas pārtaptu par mūsu ziņu, uzreiz momentā ar to paziņojumu, ka tad šī ēra ir beigusies un sākas jauna ēra, mūsu draugi, klienti, partneri, visi, kas ir mums apkārt, ir saņēmuši ielūgumu uz pasākumu par godu šim notikumam. Un tādā veidā no šī mēs uzreiz dabūjām, mums būs ballīte. Un mēs uztaisījām tiešām tādu, mēs līdz šim nebijām arī, tā kā es teicu, mēs arī uztaisījām jaunu biroju, iekārtojām. Un šī arī bija tāda uzreiz sajust arī, ka tas nav tikai logotips, bet ka tas ir kaut kas vairāk. Un mums ir birojs, kas ir paredzēts aģentūrai, kas, protams, nevar ietilpināt visus tos 300 cilvēkus, ko mēs uzaicinājām. Bet mums ļoti paveicies, ka mums ir brīnišķīgs pagalms, kurā notika tā ballīte. Un tad mums bija ik pa laikam varēja pieteikties ekskursijai. Mums bija savs Možardom, vai kā viņu pareizi nosaukt, no Kempinski īsts. Tas kungs, kurš arī Kempinski jūs sagaida pie ieejas, viņš ik pa laikam skandināja, ka ir Olsen laiks. Tad tie, kas bija pieteikušies, varēja doties augšā un baudīt ekskursiju, kur viņi varēja satikt Olsenu,
mums aģentūra ir Olsen, un mums ir leģenda, ka ir tāds Aleksandrs Viljards Olsens. Tad kur Aleksandru Viljardu Olsenu, kuru attēloja Andris Bullis, viņu varēja satikt mūsu birojā. Un tad vēl jau vairāk tas bija tāds, un mēs tur spēlējām jau ar gaismām, jo mums tur ir pie sienām tādas antīko skulptūru galvu kopijas, kuras, protams, mēs nevarējām noturēties, lai nepaspēlēties ar gaismām, lai tad, kad cilvēki atnāk, tas īpaši tādu sajūtu radītu. Un viņš stāstīja patiesībā Olsen stāstu tādā ļoti nepiespiestā, ērtā, foršā, tādā gaming tādā formātā. Un tad viņš veda pa to biroju, kur vienā brīdī viņi iegāja lielajā zālē, un tur spēlē arfa. Un tas atkal par to, kā tu par to Netflixu stāstīja. Es vienu dienu gāju pa Alberta ielu, mums Alberta ielā ir birojs. Es gāju uz biroju, un tad es redzu vasarā, un es dzirdu, es neredzu vēl, es dzirdu, skan arfa. Un es domāju, ka Dievs, arfa tik ļoti piestāv šai ielai. Un tad es sāku meklēt, un es skatos, kaut kādi turisti jau kaut ko konkrēti fotografē. Un es redzu, ir vaļā loks, un redzama tikai arfa. Pat tas cilvēks nav redzams. Un cilvēks vienkārši spēlē, un visu iela bauda. Un man toreiz atkal tas tā, es padomāju, ka Dievs, man vajag šo ideju atcerēties. Un tā mums tā pasaule arī piemet tās idejas. Un tāpēc mums arī bija tā arfa. Un faktiski tādā veidā tur bija vēl daudzas tādi mazas niansītes, kur patiesībā caur šo pieredzi mēs daudz ko pastāstījām par to mūsu jauno līmeni, par mūsu vērtībām. Mēs, protams, ļoti satuvinājāmies arī ar mūsu partneriem, ar klientiem, ar mūsu draugiem. Un šis ir vēl viens piemērs tam, ka jebkurā notikumā pasākums, manuprāt, ir viens no tādiem tiešām atslēga elementiem, kurš jums palīdz to visu beigās tā salīmēt. Viss tas pats bez pasākuma, būtu, es teiktu, 15% no rezultāta. Jā, baigi interesants stāsts. Kurā gadā tas notika? Tas bija 23. laikam gads, augusts. Jā. Tāds pēc Covid, ja? Jā. Un tad varēja arī tikties visi. Tad jau visu varēja, jā. Super. Jā. Tad ir jēga no rebrandinga. Absolūti. Un tas ir tas, ko mēs bieži vien arī runājam ar klientiem. Padomājiet, ja tas ir tikai par logotipu, padomājiet vēlreiz. Jo tas ir kaut kas dziļāks. Jā, tādiem iemīļotiem zīmoliem, kā mēs esam kādreiz redzējuši, kas ir mainījušies 20. gadu, tur vairāk visi urd un cepās par tiem logo maiņām nekā priecājās. Tāpēc, ka cilvēkiem vispār viņi pierod, un viņam nepatīk tās pārmaiņas. Es tagad arī nesen mēs pērkam ar vīru vienu un to pašu magniju, un es tagad pasūtīju aptiekā, tur bilde bija tam mūsu ierastam iepakojumam, un tad atnāk, es viņam rādu, paskaties, tagad izskatās nevis kā magnijs, bet kā ziepju iepakojums kaut kāds. Un pirmā asociācija vienmēr būs negatīva, tāpēc, ka tu esi pieradis. Pat pie visaglīgākā, vissliktākā dizaina tu pierodi. Un tāpēc arī patiesībā ir ļoti jāpiedomā, kā mēs uztaisīsim to, mēs runājam šodien par to Enkura asociāciju, tādu, kā mēs ar jaunu to logotipu, to izpausmi, to dizainu, kā mēs izveidosim kaut kādas labas asociācijas, pareizās asociācijas. Un pasākums ir ļoti laba ideja, kā to izdarīt. Pie mums raidījumā nāk ļoti daudz pasākumu vadītāju. Un vienmēr tā tēma mums aiziet par harizmu. Tomēr viņš ir pasākumā redzamākais cilvēks, un viņam jābūt tai harizmai. Un to arī konsultē uzņēmumu līderus, un arī tieši harizma tur spēlē ļoti lielu lomu. Kas, tavuprāt, ir tā harizmas formula? Tas ir patiesībā pētīts. Un tas, ko mēs redzam tādiem harizmātiskiem līderiem, sāksim ar to, kāpēc vispār līderiem uzticās. Ir 5 elementi, kurus cilvēki absolūti neapzināti, bet tādu čeklistu iziet savā zemapziņā.
Pirmais ir leģitimitāte, vai es uzskatu, ka šis cilvēks ieņem savu vietu pamatoti. Un tur nāk gan viņa pieredze, gan viņa karjera, viss kopā. Bet vai es domāju, ka tas ir godīgi, ka viņš ir šajā vietā? Otrs ir kompetence. Ko viņš reāli māk, dara tādi hard skills. Trešais jau ir interesanti, ir motīvi. Tad kā interesēs viņš pieņem lēmumus. Un šeit ir atslēga moments, ka es vienmēr uzticos tiem, kas rūpēs par manām interesēm. Ja es saskatu, ka viņš rūpēs par manām interesēm. Un šeit atkal nav jau pat jādomā par to, ka tu esi mans tur vadītājs. Ja tu esi arī vienkārši, kā mēs minējām, kaut kāds pasākuma vadītājs, ja auditorija jūt, ka viņš visu laiku domā, kā lai mums būtu labāk, kā lai parūpētos par mūsu interesēm, jau šeit mēs tos motīvus saskatām. Vai arī viņš visu laiku skatās tikai uz organizācijas vadītāju galdiņu un tad, kā viņi rēģē uz to visu. Tad nākamais moments ir tad motīvi, tad ir līdzekļi. Līdzekļi ir vispār mūsu sociāla atbildība, ka vai šodien vairs nav tā, ka es varu jebkuriem līdzekļiem, galvenais, lai mērķis ir sasniegts. Un piektais ir atbildība, vai es uzņemos atbildību par visu, ko es daru. Bet tad, kad mēs runājam, tas ir kopumā par tādu līderību, par to, kāpēc cilvēki izvēlās sekot kādam līderim. Bet, ja mēs runājam par harismu, tad tur ir ļoti interesanti momenti, ka parasti harismātiski cilvēki ir ar kaut kādu interesantu dzīves stāstu. Viņiem varbūt kaut kas ir atgadījies bērnībā, un viņiem nevajadzēja izdzīvot, bet viņi ir izdzīvojuši. Viņiem varbūt arī neobligāti bērnībā, bet viņiem ir kaut kas gadījies, kas tā kā viņu dzīve sadalīja pirms un pēc. Un, protams, ir svarīgi, lai to arī pārējie zina. Tad otra lieta, viņiem parasti ir arī kaut kāds raksturīgs elements izskatā. Viņiem būs kaut kāds, viņi vienmēr nesās kaut kāds cepures, vai viņi vienmēr nesās tur kaut kādu rotu, kas ir tieši viņiem raksturīgi, vai whatever. Ūsas varbūt, tur frizūra kaut kāda īpašā. Signature look. Jā, kaut kas tāds, kaut kāds elements, pēc kura viņus var, ziniet, kā karikatūras zīmēt, ka tu vari uzzīmēt tikai šo elementu, tad Čaplins, vai ne? Un tad tas ir arī tāds moments, kas arī ir harismu veidojošais moments. Un tad vēl viņam parasti ir kaut kāds tāds bišķiņ kuku tāds paradums. Viņi kaut kādi ir īpašāki, kaut kā viņi atšķirās no apkārtējiem. Nav obligāti, ka viņi ir absolūti nobīdījušies no normas, bet kaut kāda neliela, varbūt arī nobīda, tur viņi tur nedzer kafiju, bet dzer tikai tur ūdeni, karstu. Tikai un vienīgi. Un tas visi zina par to, piemēram. Un tad, kur ir šādi elementi, es neteiktu, ka ir jāskatās. Man nepatīk, kad mēs veidojam formulu, tad parasti ir vēlme sākt realizēt to tā ļoti burtiski un tā tehniski, es teiktu. Parasti, protams, ka tie harizmātiķi, viņam šis viss ir, bet viņi nekad nav piedomājuši tā. Tagad man vajag izdomāt, kas būs tas mans elements, kas veidos to manu harismu, vai ar ko es atšķiršos, kas tas būs tas kuku elements. Bet tas tā dabiski ir. Un atkal, iespējams, jūs esat ļoti parasts cilvēks jūsu ikdienā. Iespējams, jūs pat esat introverts. Un es absolūti ticu, ka tā var būt arī pasākumu industrijā, arī pasākumu vadītāju vidū. Es, piemēram, esmu introverts. Bet man patīk būt arī uz skatuves. Un tad tie ir dažādi žanri, un man ir pat garderobe,
ko es skatuves garderobe, ko es tiešām, tas vienmēr būs kaut kas košāks, tas vienmēr būs kaut kas bišku pārāk, jo tas ir skatuves žanrs. Un tāpēc tur arī nevajag baidīties veidot to savu, varbūt, skatuves harismu un domāt par to stratēģiski. Es teiktu, ka tas ir, manuprāt, ir ļoti gudri, jo tas ir veids, kā palikt atmiņā, kā kļūt par tādu top of mind, varbūt, kā kontekstā ar kaut kādu tur žanru, kaut kādu īpašo, nezinu, tur pasākumu stilu, varbūt, šis būs īstākais cilvēks, ko mums vajag. Jā. Mēs par formulām aizrunājāmies. Kas varbūt tavuprāt ir veiksmīgas komunikācijas formula? Es te izstāstīšu vēl vienu stāstu, ja drīkst. Es izstāstīšu par situāciju, kas man atgadījās ļoti, ļoti sen. Bet es tagad pieaugušā cilvēka smadzenēm saprotu, ka es tieši tad biju sapratusi, kas ir tā komunikācija. Es pat īsti vairs neatceros, vai tas bija skolas beigas vai augstskolas sākums, bet kaut kas ap to vecumu. Bija tā, ka es no 15 gadiem jau strādāju un biju pamazām krājusi tur naudu un iekrāju tik daudz, ka nopirku savu telefonu. Nokia 3310, es atvainojos. Tas bija tas telefons, kuru nevajadzēja lādēt veselu nedēļu. How cool is that? Mēs vairs par tādu neatceramies, vai ne? Par tādu premium līmeni. Un es biju ļoti lepna ar sevi, ar savu telefonu. Un tad kaut kādā dienā es biju centrā un gaidīju savu autobusu, lai brauktu uz mājām. Un pēkšņi man apkārt uzrodas kaut kādi 4 vai 5 tādi palieli jaunieši, jauni vīrieši viņi bija. Un kaut ko sāk man prasīt. Viņi tā stāv man apkārt, kaut ko prasa, un viņi visi kaut ko vienlaicīgi man prasa, kā tikt uz to pieturo, kā uz to pusi, un es saprotu, ka kaut kādi jocīgi jautājumi no šejienes neiet šie transporti, par kuriem viņi prasa. Kaut kas jocīgs. Bet es redzu, ka nāk mans autobus, es dodos tā virzienā, un tad es dodos, un viņi man apkārt tā arī. Un es ieeju jau, autobusam ir tāda pakāpieni, tad es ieeju jau tajā pirmajā pakāpienā, un es jūtu, kaut kas galīgi nav. Man intuīcija man saka, ka tā Olga, kaut kas nav. Un es ielieku roku somā, kur ir jābūt manam telefonam, un telefona tur nav. Un tajā brīdī es saprotu, ka tieši tagad viņi zog manu telefonu. Un es pagriežos pret viņiem. Un es skatos, viņi bija 4 vai 5. Es skatos, un es izvēlējos vienu, kurš man likās ir galvenais viņu tajā kompānijā. Un tagad neprasiet, no kurienes bija tā frāze, bet kaut kurienes viņa atnāca. Un es saku, ja tu tagad neatdosi man telefonu, tev būs ļoti liels problēmas. Es, maza meitenīte, 4 vai 5 lieliem vīriešiem. Bet, jūs neticēsiet, bet es skatos viņam acīs, un viņš man arī. Un viņš tajā brīdī izņem no savas kabatas manu telefonu un atdod. Un kā jūs atceraties, es biju jau iekšā tajā pakāpienā, tajā brīdī aizverās autobusu durvis, un es ar visu telefonu un trīcošām un šitā rokām, es aizbraucu mājās, un viņi turpat arī paliek. Un kāpēc es to stāstu? Jo tieši tajā brīdī es sapratu, ka tā formula ir īstajā brīdī atrast īstos vārdus, kurus pateikt pareizākam cilvēkam. Un tā ir tā komunikācija. Āmen. Tieši tā. Tā ir formula. Paldies. Jā. Forši formulas esam izrunājuši, un varbūt tagad nedaudz atgriežoties no mūsu sarunas sākumu par radošajām lietām un iedvesmām. Jautājums pavisam vienkārši, kur tu ikdienā smelies savu iedvesmu? Pirmām kārtām es veicinu sevī tādu jauku profesionālu deformāciju, kas nozīmē to, ka es reāli visur, kā tavā stāstā ar Netflixu, es visur ļauju sev saskatīt kaut kādas idejas. Piemēram, man
Nesen bija dzimšanas diena, man uzdāvināja, man ir tradīcija, ka man draugi tulpes dzimšanas dienā vienmēr dāvina. Un tad man stāvēja tās tulpes, un tad es redzu, kā tulpes ar laiku zaudē to savu svaigumu, bet ne skaistumu. Kad viņas pārveidojas, viņas kļūst patiesībā vēl skaistākas. Un tad es tā padomāju, bet novidušas tulpes varētu būt ļoti labs tāds skaistas novecošanas simbols. To vajag paturēt prātā kādai kampaņai. Tas ir vienkārši tulpes, kas stāv manā istabā. Un vienkārši ļaut sev to saskatīt, un tad kaut kādā veidā arī, labi to piefiksēt patiesībā. Es vienmēr sev saku, ka Olga nepaslinko, bet piefiksē. Jo man, piemēram, telefonā ir atsevišķas sadaļas, kur es pierakstu, piemēram, citātus, kas man likās ļoti interesanti, uzrunājoši. Tas man ļoti noder atkal kaut kā iedvesmoties no jauna un izmantot tos arī citur. Kaut kāds tāds pašas idejas, tas ļoti noder. Un tad es esmu profesionālā cool huntere. Tas nozīmē, ka es reāli, kā jūs ar to radaru, man tiešām tas radars visu laiku strādā, ka es skatos apkārt vienkārši kādas ir tendences, kas notiek, un ļoti labi strādā, kad tu vienas nozares atradumus izmanto citā nozarē. Un mēs, piemēram, tā kā mūsu aģentūrai ir pieredze visās jomās, tad mēs, piemēram, valsts pārvaldē ienesam daudzas pieredzes no komercsektora, no modes industrijas, no vēl kaut kā, parādot, ka mēs visur komunicējam ar cilvēkiem un nevajag pieturēties pie kaut kādām tur tādām klasiskām, labi, es negribu teikt, ka tagad valsts pārvalde vēl joprojām ir tur, kur bija pirms 20 gadiem, kad bija tikai buklešu kampaņas, bet ka es gribu teikt, ka mēs vienmēr varam atrast, kā mēs varam vienas nozares atradumus, atklājumus izmantot citās nozarēs. Un tas ir arī veids, kā mēs varam to radošumu veicināt patiesībā, kur tepat tas ir jau mūsu apkārtnē. Principā, smelties iedvesma ir ikdiena. Tā ir, es uzskatu, ka tas ir mūsu visu profesionāls pienākums. Tas atšķir patiesībā vienkārši cilvēku, kas ir norganizējis tur žetonu balli vai savas kāzas vienreiz dzīvē, no profesionāla pasākuma organizatora vai radošā direktora vai komunikācijas speciālista, kas arī izdomā idejas. Tas ir mūsu profesionāls pienākums. Es absolūti tā uzskatu. Un tavs vēstījums profesionāļiem un pasākumu nozares darbiniekiem un tie, kas elpo un dzīvo šo industriju, tavs novēlējums? Es teiktu tā. Nav svarīgi, jebkurā notikumā, jebkurā saskarsmē ar cilvēkiem, tā ir vienkārši saruna, vai tas ir liels pasākums, vai tā ir kaut kāda ļoti nozīmīga kampaņa. Nav svarīgi, ko jūs teicāt vai ko jūs darījāt, bet svarīgi ir tas, ko cilvēki juta tajā laikā un ko viņi atcerēsies. Un es iesaku vienkārši par to vienmēr domāt, un man liekas, jau šī ideja var absolūti pamainīt kaut kādu pasākumu konceptus, jūs pieejas. Un laikam tas, ko es jums ļoti, ļoti no sirds gribu novēlēt, vienmēr nekautrēties, bet lepoties, likt pārakstu zem katra jūsu darba. Neiet darījumos ar jūsu sirdsapziņu un darīt tieši to, par ko jūs esat lepni. Tas laikam ir galvenais. Paldies, Olga, par sarunu. Līdz nākamajai reizei.